Labrīt, mani mīļie! Labrīt! Es nezinu, vai es kamerā izskatos tikpat nogurusi, cik es jūtos, bet ja es izskatos ļoti nogurusi, tad es izskatos tā, kā es jūtos. Bet čau, mani mīļie, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Nav nejausmas, par ko būs šis vlogs un kur šis vlogs mūs aizsadīs. Nē, patiesībā man ir tāda nojausma, ko es varētu darīt šī vloga ietvaros, bet es tiešām nezinu, vai dotajā brīdī mani plāni īstenosies līdz galam, jo pēdējās pāris 3-4 dienas ir kā amerikāņu kalniņi. Es jau iepriekšējā vlogā ieminējos par to, kā man ir gājis, bet jā, pilnīgi iespējams, es ceru gluži, ka ne rīt, bet tuvāko nedēļu laikā peciņa noteikti būs klāt. Es esmu patiesībā uz tāda zemā starta, ja gan patiesībā es esmu nedaudz satraukusies, jo nav tā, ka es esmu gatava, piemēram, vakarā doties uz dzemdību namu. Ne fiziski, ne faktiski un praktiski un ne morāli. Morāli es laikam nekad nebūšu gatava braukt dzemdēt, tam tā kā nevar, man liekas, sagatavoties, bet jā, ir lietas, kuras vēl nav sagatavotas mazajai peciņai. Tāpēc jā, es gribu šo nedēļu veltīt tieši pēdējiem sagatavošanas darbiem, bet ļoti mierīgā režīmā, jo ņemot vērā to, kāds man bija režīms pēdējās 3 nedēļas, tas man liekas, ka rezultējās manā pēdējo dienu stāvoklī. Es, man liekas, esmu mazliet pārcentusies, tāpēc es gribētu visu darīt ļoti mierīgā režīmā un šonedēļ tiešām veltīt šiem te fināla sagatavošanas darbiem, jo šodien, piemēram, mums piegādā mazās peciņas gultiņu, tikko saņēmu īziņu no kurjera. Rīt es gribu doties fināla lielajā šopingā, lai visu nopirktu, jo es pagājušajā nedēļā izmazgāju visu to, kas man ir, un es sapratu, ka īstenībā vajadzētu nopirkt vēl diezgan daudz ko, lai pirmos mēnešus nav jādomā par došanām uz veikalu. Un es zinu, ka daudzi saka, ka nav jēga pirkt neko daudz, bet es esmu no tām mamām, kas uzskata labāk, lai ir vairāk un labāk, lai nav jādomā par veļas mazgāšanu ilgāku laiku, nekā tu satraucies par to, ka tavām mazajām bebītim nav ko vilkt. Kas vēl tāds, un tad mums ir vēl brīvdienās noteikti jāaizbrauc nopirkt autosēdeklītes. Jā, autosēdeklītis. Tad es gribu aizbraukt, patiesībā man bija doma to darīt rīt vai parīt, bet patiesībā es saprotu, ka man tas ir jādara pirms lielā šopinga. Es gribu aizbraukt uz boksiem un paskatīties, kuras mantas es varu, kuras mantas dar arī mazajai peciņai. Un jā, un man ir jāsakrāmē dzemdību soma. Tas laikam ir tāds, es teiktu, primārais, ko vajadzētu izdarīt. Tā kā jā, mīļie, tas tuvojās. Tas tuvojās. Es jau varu salikt tagad, un to es likšu visu šajā te somā. Šīs viss principā attiecās, ja neskaita krusturu ielikņus, uz mani. Pārējais viss attiecās uz mazo. Knupīšus es noteikti vēl sterilizēšu, jo es gaidu savu lielo sūtījumu no Philipsa, bet kopumā jā. Šeit ir paladziņi, autiņi, mīksta sēdziņa, pampersi un mitrās salvetes. Vienu pamperīti es izņēmu ārā, jo tas būs pirmajam komplektam. Knupīši, ziede krūtsgaliem un kompreses. Tā kā jā, šis ir saraksts, ko es esmu sastādījusi. Es sapratu, ka man šis tas vēl ir jānopērk no tā, kas man nav, bet kopumā es jau jūtos labāk, jo man ir saraksts un es redzu visu, kas man ir jāsakrāmē. Es domāju, ka es mantas krāmēšu 2 daļās, 2 somās. Šī būs soma mazajai peciņai, kas attieksies visus mazo peciņu, un tad es vēl ņemšu līdzi mazo čemodāniņu priekš savām mantām.
atnācis arī mans milzīgais sūtījums no Philips. Es esmu ļoti priecīga. Ja jūs man sekojat vēl no Markusiņa laikiem, kad viņš bija zīdainis, jūs droši vien atceraties, ka jau tad es biju liela Philips event produkcijas piekritēja. Un jā, tāpēc es nolēmu, ka es gribu visu šo atkārtot tieši laikā, jo man šodien ir tieši laiks visu šo sakārtot. They said she won't work the way that I want. It don't matter cause I want you the most. And if I can't be close to you, no matter what I try to do, another 100 times I make it right next to you. My memories follow me until I get it right. Whoa, nah, oh baby, oh yeah. The smell of you, I know it's right in the air. I'm still chasing you cause I know this is not enough. If you can be next to me, we'll feel like we're just meant to be. I need you for life. If I don't make it tonight, then luckily there's always tomorrow in my formula. Labrīt, pulkstens ir 11 no rīta, ja tā var teikt. Kam 11 ir rīts, kam 11 ir diena, viss laikam ir atkarīgs no tā, kādā grafikā tu dzīvojies. Es atceros, kad es biju darba apritē, tad 11 man, protams, bija jau praktiski dienas vidus. Bet jā, es labprāt ieskrietu kaut kur nopircu augsto kafiju pēc tam, kad es sagaidīšu Lauriņu. Es dotajā brīdī esmu piebraukusi pie viņas mājas un gaidu viņu, jo mēs kopā dosimies šodien šopingā. Bet es labprāt kaut kur iebrauktu un nopirktu augsto kafiju, jo ņemot vērā to, ka es šodien aizgulējos un man šodien bija tādas darīšanas no rīta, man sanāca savu pirmo kafiju dzert steigā, tāpēc jā, ļoti gribās kafiju. Un rekur viņa brauc, es jau viņu redzu. Ziniet, ir tās dienas, ka tu visu dienu pavadi laiku staigājot pa veikaliem, un tad tu atbrauc mājās, un tad tu esi vienkārši pārguris. Es jau cenšos ar jums sākt runāt aptuveni stundu. Jā, aptuveni stundu atpakaļ es atbraucu mājās, pulkstens ir 4, un es tūlīt došos pakaļ Markusam, bet man uzreiz, kad es atbraucu mājās, man bija jāpiesēžās un jāatbild uz pāris ēpastiņiem, kuri jau mani gaidīja, bet ko es jums varu teikt par šodienas šopingu? Šopings bija izdevies. Es atradu tik daudz skaistu lietu. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti apmierināta un priecīga es esmu par to, cik izdevies ir šīs dienas šopings. Principā es esmu nopirkusi visu, ko es gribēju nopirkt. Ir vēl pāris lietiņas, kuras man trūkst, bet to es domāju, ka es izdarīšu tuvākās nedēļas laikā. Bet principā mana mammas sirds ir mierīga, var teikt, ka es esmu gatava lielajiem notikumam. Protams, visas šīs drēbītes ir jāizmazgā un smuki jāsalok un tā tālāk un tā joprojām. Bet mīļie, ziniet, ko es jums gribu pateikt? Mana jaunā mīlestība. Mans jaunais mīļākais bēbīšu veikals ir Woof Kids. Ak, mans Dievs! Tas veikals ir vienkārši fantastiski, tur ir tik skaistas lietas. Es vienkārši gribēju izpirkt visu. Bet jā, jūs nedomājat, ka es jūs atstāšu neziņā, tā noteikti nebūs. Es noteikti atrādīšu
visus pirkumus šī vloga ietvaros, bet tas būs nevis šodien, bet visticamākais, ka rīt, un tas ir tāda iemesla dēļ, ka pulkstens jau ir 4, un mans individuālais brīvais laiks iet uz beigām, un man ir jābrauc pakaļ maziem runcim, bet tas, ko es gribēju jums parādīt. Es gribēju jums parādīt gultiņu, viņa mums atveda vakar, kā jau es minēju, un jūs redzējāt šādus tādus klipiņus, kad mēs viņu likām, bet es jums gribu parādīt fināla rezultātu. Manuprāt, viņa izskatās vienkārši fantastiski, un tagad, kad guļamistabā stāv gultiņa, man reāli sāk parādīties apziņa, ka pavisam drīz mazā būs klāt, bet labi, es nevilkšu garumā. Jūs paskatieties! Vai šī gultiņa nav perfekta? Manuprāt, mēs esam trāpījuši 10. un viņa izskatās vienkārši fantastiski. Protams, es vēl neesmu ieklājusi paladziņu un sēdziņu un mīļmantiņas, bet tas viss būs. Tas vēl viss ir jāizmazgā. Un es vēl gaidu savu lielo pasūtījumu, kurus esmu sasūtījusi gan paladziņus, gan sēdziņas, gan līgzdiņu, gan visu to, kas attiecās uz gultiņu. Bet jā, ļoti skaisti. Un, manuprāt, krāsa ir tāda ļoti neordināra. Viņa ir tāda zaļgana, bet, šajā istabā ļoti skaisti un ļoti piemēroti. Ja jums interesē, šī gultiņa ir no Troll Nursery. Atstāšu linku video aprakstā, kā vienmēr. Ļoti labs variants, ļoti skaists variants, ļoti kvalitatīvs. Vēl viena lieta, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo gultiņu, ir izmēri. Jo, kā redzat, mums nav īpaši daudz vietas, tāpēc mēs meklējām kaut ko tādu, ko var ietilpināt šajā starpā, bet kopumā jā. Nepagāja ne 2 dienas, kad es mierīgi varu apsēsties un atrādīt jums pirkumus no šopinga pāris dienas atpakaļ. Un, kad es saku mierīgi, tas ir relatīvi mierīgi, man ir konkrēts laiks, cik es varu atvēlēt, un tad man ir jādodas tālāk. Bet jā, es domāju, nevilkšu garumā, sākšu jums atrādīt savus pirkumus, jo man ir diezgan daudz, ko jums atrādīt. Man ir pirkumi no Mr. Bunny, no Kidzona, Wolf Kids, no H&M, protams, un no Miška Store. Es domāju, ka es sākšu ar Miška Store. Ja jūs neesat dzirdējuši par Miška Store, tas ir neliels showrooms, kas atrodas, ja nemaldos, es neatceros, uz kuras ielas, bet viņš atrodas netālu no Valdemāra ielas. Katrā ziņā viņus ir daudz vieglāk atrast Instagramā, tāpēc es atstāšu viņu Instagram lapu video aprakstā. Un tur es nopirku, man liekas, divas lietiņas. Jā, es nopirku 2 lietiņas. Pirmkārt, es nopirku šādu te ļoti piemīlīgu bodiju, kas nāk kopā ar cepurīti, kā arī es paņēmu šādu te rozā lapsiņas kostīmu. Abas lietas it kā ir uz 50 centimetriem, bet man ir neskapēc tāda sajūta, ka šis nav 50 centimetri, šis viennozīmīgi ir 56 centimetri, bet jā, šādi 2 te ļoti skaisti komplektiņi, bet jā, man bija nedaudz žēl, jo viņiem bija ļoti skaistas kleitiņas daudz vecākām meitenītēm, bet labi, tas man viss vēl priekšā. Tālāk es domāju, ka es atrādīšu pirkumus no Kidzona. Pirmkārt, es nopirku vienreiz lietojamās paketes, vienreiz lietojamās biksītes pēc dzemdībām, kā arī paketes. Tā ir vajadzīga lieta pēc dzemdībām. Tas gan neatiecās uz mazo peciņu, bet tomēr es jums nolēmu parādīt. Un vēl es paņēmu 2 iepakojumus ar drēbītēm no Mothercare. Vienas ir šādas te 3 pidžamiņas ar garajām ar garajām kājiņām un rociņām. Un vēl es paņēmu šādus te 3 bodijus, visi ļoti maigos toņos. Šos es galvenokārt ņēmu
pašam pirmajam laikam. Par šiem man ir doma. Šos man ir doma ņemt līdzi uz dzemdību namu, jo ir ārkārtīgi ērti, kad ir bodijs ar garajām kājām un rokām, tad principā vairs ne par ko nav jādomā. Un jā, šādi te 3 bodiji. HMs, tur es ieķēru arī šādas tādas ļoti skaistas un ļoti mīļas lietiņas. Paņēmu 6 pārus baltu zeķīšu un 2 pārus šādu zeķīšu. Tad es ieraudzīju ļoti piemīlīgu šādu te kostīmiņu, šāds te bodijs ar zemenītēm un arī šādas te šortiņi biksītes. Man liekas, ka biksītes ir vienkārši aburošas, un tad es ieraudzīju arī šādu te ļoti simpātisku jaciņu. Es katru reizi, kad skatos uz šīm te mazajām drēbītēm, es domāju, vai tiešām mana mazā peciņa būs tik maziņa. Un tad es ieraudzīju ļoti foršu lietu, kuru es padomāju, ka varētu vilkt kā mājās braukšanas komplektu. Tas ir 5 vienā. Šeit ir pidžama, bodijs, bikses, cepurīte un cimdiņi. Manuprāt, ļoti piemīlīgs kostīms, un man ir doma vai nu šo likt kā pašu pirmo kostīmu, kuru vilkt, kad mazā piedzims, vai arī šis būs tāds kā mājās braukšanas kostīms. Tad mēs ar Lauriņu vēl iegājām Mr. Bunny Shop, un tur es atradu vienkārši tik piemīlīgas mazas kleitiņas. Pirmkārt, es atradu šādu te rozīgu kleitiņu arī ar biksiņām, bet jūs paskatāties, cik šis ir piemīlīgi, bet šis ir jau tad, kad viņa būs pāris mēnešu vecu, jo šai kleitiņai izmērs ir 62, 68, bet es nezinu, manuprāt, neiedomājami piemīlīgi. Un šis, ko es atradu, ir vienkārši kaut kas ar kaut ko. Jūs paskatāties, cik piemīlīgi. Kā var būt kaut kas tik ļoti piemīlīgs? Es nezinu. Maza balta kleitiņa ar citroniņiem. Tad vēl viens veikals, kurā mēs bijām, bija Wufkids. Un Wufkids es speciāli atstāju saldajiem ēdienam, jo viņu drēbes, viņu veikals dotajā brīdī ir mans absolūtais favorīts. Es nedrīkstu iet uz to veikalu, jo es tur gribu nopirkt pilnīgi visu. Bet ņemot vērā to, ka drēbju kvalitāte ir izcila, attiecīgi, protams, cenas ir augstākas nekā citur. Pirmkārt, es paņēmu šādu te ļoti simpātisku bodiju ar puķītēm, bet šo es paņēmu arī nedaudz lielāku uz 56, 62. Es esmu pārliecināta, ka šis mazajai peciņai derēs, jau, kad viņai būs pāris mēnesīši, jo tikko, kad es biju pēdējā sonogrāfijā, man pateica, ka peciņa būs tikpat smalciņa kā Markus, tā kā jā, es aptuveni saprotu, kurā laikā kas mazajai pēlai varētu derēt, tā kā jā, šāds te ļoti simpātisks bodijs. Tad es vēl paņēmu nedaudz vienkāršāku, bet arī ļoti simpātisku bodiju tādā vecrozā krāsā. Tad, ak, Dievs, vienkārši šis ir kaut kas ar kaut ko. Šis ir kaut kas ar kaut ko. Jūs paskatāties, es nevaru. Šis ir vienkārši tik jauki un tik skaisti. Tad vēl es paņēmu šādu te ļoti simpātisku bodiju. Es nezinu, kas tās ir pa puķītēm, bet kaut kādas mazas puķītes tur ir. Vēl vienu kleitiņu arī, jau kad viņa būs nedaudz paaugusies ar šādiem te ķenguriem. Manuprāt, arī ļoti simpātiski. Kā jūs redzat, toņi ir plus mīnus rozā, kas ir pilnīgi absolūti negaidīti no manis, jo man likās, ka es pirkšu visas drēbītes neitrālās baltās krēsās, bet te es esmu.
principā visu es esmu nopirkusi, ko es esmu nopirkusi ir rozā. Un jā, un tad vēl viena ļoti skaista kleitiņa bodijas, ko es ieraudzīju, ir šāda te ar puķītēm, bet, tas jau ir tad, kad viņa būs jau labi paaugusies, iespējams pat uz nākamo vasaru. Bet, ziniet, kas ir pats labākais, šai klētiņai komplektā nāca arī cepurīte. Tā kā jā, mani mīļie, tie bija visi mani pirkumi, visi tās, ko es nopirku mazajai princesei. Es esmu ļoti apmierināta ar šiem te skaistajiem pirkumiem. Tagad varu visu mazgāt, visu kārtot. Un tad jau gaidīt ar mierīgu sirdi lielo dienu. Bet jā, man mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo vlogu, jo man liekas, ka viņš jau ir ļoti garš. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstiet abonēt manu kanālu un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!